Labvakar visiem! Mums šodien ir atnākusi tāda neliela paciņa. Es tūlīt viņu attaisīšu un tad apskatīsimies, kas tur ir iekšā. Turpinām mūsu paciņas apskatu. Vai sākam? Tā ir atnākušas folijas kābes. Tas ir mikroelementu, aminoskāpju un dažādu derīgu vielu mūsu organismam, kā jau pie mums vairs augsnē varbūt arī nesatiek. Helāta formā, kā zināms, helāta forma tas ir ļoti labi uzsūcas organismā. Viņu daudz nevajag, 15-20 piles uz glāzi ūdens katru dienu. Tas ir imunitātei ļoti labs. Un mūsu imunitāte, tas ir, man liekas, visiem zināms, ka tas ir pamats. Tad man te ir tējas paciņa, Zanzibāra tēja, jau caur visu iepakumu pēc kanēļa smaržo. Viņa ir no hibiskus ziediem, tas ir, kā labāk zināms, krakadē tēja, tāda skābena. Jā, krakadē ar apelsīnu un kanēli. Tā es viņu taisu vaļā, jo principā viņa ir man domāta, es pati sev pasūtīju. Tā rekur tādas paciņas iesaiņots, viss ir papīrā. Tā, uzreiz attaisīšu vaļā. Es smaržo riktīgi pēc kanēļa. Vārdu sakot, riktīgs Ziemassvētku dzēriens. Rekur tāda papīra paciņa. Iekšā var redzēt, ka, lapiņas ne lapiņas, lapiņu tur īsti nevar būt, tur ir ziediņi, bet, nav pulveris, jā, teiksim tā, ka citur pilnīgi tādi kā gabaliņi iekšā. Nav pulveris kā daudzās tējās. Smaržo ļoti labi. Nodegustēsim, vai ne, kuru dienu, es domāju. Tad ir kliente pasūtījusi mini lasku, kur ir iekšā mīkstais cimdiņš rozā. Te var redzēt stūrītī. Ar to jūs jau esat pazīstami, es esmu rādījusi, ka ikdienas kopšanai sejas, viņa noņem visus dienas putekļus, netīrumus, kosmētiku labi notīra. Tad ir tieši kosmētikai sponžiks noņemšanai. Un tad ir fiberītis, kurš, teiksim, masāžu taisīt sejai. Ar vienu pusi attaisa poras, izmasē visu seju un attīra, dziļā attīrīšana, jā. Ja ar mīksto cimdiņu ir ikdienas, tad tā ir dziļā attīrīšana, kuru biežāk par 2-3 reizēm nedēļā nevajag taisīt. Un ar otru pusi, kura tāda gludāka ir puse, ar to aizver poras aiztaisa. Tā, tas ir mums. Tad mums ir. Tā, kas mums vēl te ir? Pēc manas dīvāna tīrīšanas sanāca topā, man uzreizes pasūtīja 2 ekoformulas. Tieši runāt par ekoformulu, es nedomāju, ka man būs tāds rezultāts. Es vēlreiz varu atkārtot, ka man jau bija sākās domas, ka es gribu to gultas galgali mainīt, bet ar šo ekoformulu man izdevās to izmazgāt. Tā ka es domāju, ka kaut kur vēl citur obligāti arī pati mēģināšu, ja kaut kas izdosies, gan jau arī varbūt ieraudzīsiet, parādīšu. Tā ka ļoti, ļoti, ļoti laba manta, kaut kur obligāti noderēs saimniecībā. Tā. Un tad pati sev es esmu nogrābusi, tā kā bija tajā laikā pagājušā nedēļā, jāsanāk, bija ļoti labas atlaides uz plāksnītēm. Es pat paņēmu 2 paciņas. Es viņās esmu samīlējusies. Jā, jo ļoti labi patīk mazgāt ar rokām, ja kaut ko vajag mazgāt. Šitās abas ir bez smaržas, patreiz es esmu iesākusi, man bija kokosa vēl
bet, bez smaržas man laikam vislabāk patiks. Mazgājumā līdzekļa smarža tāda ir, bet, kad izmazgā nav nekā. Ļoti labi šķīst ūdenī, arī nepārāk karstā. Ar rokām mazgājot es ielieku vienu plāksnīti, un plus ir ļoti tāds liels, ka nevajag ļoti daudz ūdens, lai izskalotu. 2 reizes pārskalotās drēbes, un viņas ir, var just, ka viņas ir izskalotas. Nav tā kā pat šitām te želēveida mazgāšanas līdzekļiem, ka viņus skalo un vienalga tur kaut ko puto, un, teiksiet, varbūt nevajag tik daudz lietu, bet, it kā daudz arī neleju. Un vēl viena nesen man bija tāds moments, ka es te tagad tā uz Ziemassvētkiem rudens jakas vīra sāku mazgāt, nolikt skapī tikai. Izdomājām, ka beidzot rudens nebūs, kaut gan tagad, lai laukā aiz loga jau atkal ir plus grādi un viss sniegs ir nolaists. Un viņam viena jaka bija tāda ļoti cimperlīga. Es viņu parasti izmazgāju un pēc tam vēl ar kādu mitru lupatiņu vai vienkārši ar mitru roku tādi balti kaut kādi nesaprotami pleķi rādījās. Vienalga kaut kur tādi. Domā, materiāla kaut kāds tāda īpatnība vai es viņu neprotu mazgāt gan ar rokām, kad mazgāju, gan vienalga vai veļas mašīnā vai ar rokām. Šoreiz es izmazgāju ar veļas plāksnītēm. Neviena pleķa. Man nekas nebija jādara. Es to jaku izžāvēju, paskatījos, ka viņa ir ļoti labi tīra un pakarināju, lai gaida pavasari. Tā, laikam mums šodien ir viss tāda maza kastīte, bet, garšīga, smaržīga un noderīga. Paldies, ka ar mani izsaiņojāt šo paciņu. Un gribu piebilst to, ka droši man rakstiet, ja gribat ko iegādāties vai paši sākt iepirkties savā veikaliņā, jo produktu ir ļoti daudz, kaut kur ap 600, daudzveidība ir liela. Un kāpēc gan neizmantot tādu iespēju, kā var kaut ko interesantu pamēģināt, kaut ko savādāku, nevis tas, kas ir nopērkams lielveikalos. Un, kā saka, pateikt lepni, es esmu sava veikala īpašniece. Paldies par uzmanību, tā līdz nākošajai reizei.